Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Evaņģēlijā lasām Jēzus līdzību. Mateja evaņģēlija 13. nodaļā. Un Jēzus uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja: redzi, sējējs izgājis sēt, un viņam sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule uzlēc, tad tā savīta un nokauta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet citi iekrita ēršķos, un ēršķi uzauga un to nomāca, bet cita krita labā zemē un nes augļus, cita 100 kārtīgus, cita 60 kārtīgus, cita 30 kārtīgus. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Āmen. Tie ir svēto rakstu vārdi. Svētais un mūžīgais Dievs dod, ka mēs varētu būt tie cilvēki, kam ir ausis un kas dzird. Un ka Tava patiesība iekrīt mūsu sirdī un nes augļus. Āmen. Šajā svētdienā mūsu draudzes mazākie bērni uzsāka savus svētdienas skolas gaitas, un mēs par viņiem aizlūdzām un viņus svētījām. Ja mēs to darbu darām ar cerību, ar domu, ar nolūku, ka tas, ko viņi dzirdēs, ka tas iekritīs viņu sirdī un ka viņi izaugs par labākiem cilvēkiem un viņiem būs svētīgāka dzīve, pilnvērtīgāka dzīve, bagātāka dzīve, garīgi bagātāka. Tāpēc, ka viņi būs dzirdējuši un tas būs ietricis viņu sirdī un nes augļus. Un tā ir mūsu cerība, tā ir mūsu lūkšana. Bet šis pats nolūks jau arī ir Dievam pie katra no mums. Ka arī mēs turpinām augt, ka mēs turpinām nest augļus, ka mēs turpinām katrs savā dzīvē, savā vecumā ar savu pieredzi būt auglīga zeme. Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja: redzi, sējējs izgāja sēt, un sēkla krita dažādās augsnēs. Es atceros jau bērnībā, kad es dzirdēju šo līdzību, iespējams, tas bija svētdienas skolā. Es pie sevis kādā brīdī risināju kādu jautājumu, un es domāju, kāpēc notiek tik izšķērdīga un varētu pat sacīt tāda neuzmanīga sēšana. Bija redzējis, kā mūsu dārzā mamma ar manu tanti sēklas ļoti rūpīgi ievietoja, tikpat rūpīgi izveidotās vagās un dobēs, pa vienai sēkliņai, pa divām, un tad katru no šīm sēkliņām aizrušināja apsedz ar sairdenētu mīkstu zemi. Bet te sēklas tiek sētas visur. Vai tad tas tiešām nav izšķērdīgi? Vai tad gādīgs, rūpīgs zemnieks tā darītu? Un iespējams, tas ir tieši tas, ko Jēzus arī vēlas, lai mēs šeit pamanītu. Protams, arī sējot kādas sēklas, ne visas sēklas var nokrist tieši tur, kur mēs to vēlamies, bet šeit mēs redzam, sēklas krīt visur. Jo Dievs šeit sēja sēklu visur. Labā un sliktā augsnē, svētkos un ikdienā, pie pieejamām un noslēgtām sirdīm. Šī darbība izsaka Dieva žēlastības plašumu. Viņš nesamērīgi dāsni sniedz savu vārdu katram, neatkarīgi no cilvēka gatavības vai morālā stāvokļa. Un vai gan Dievs savā žēlastībā nav izšķērdīgs bijis arī par tevi un mani? Protams, ka ir. Tāds viņš ir arī šajā brīdī. Viņa vēlme ir, lai visiem būtu iespēja tikt pārveidotiem. Un tāpēc Dievs izskaisa savu vārdu kā sēklas, lai neviens netiktu apdalīts vai aizmirsts. Viņš to dara kā mīlošs tēvs, kuram priekš saviem bērniem nekāda laba iespēja nav žēl. Varbūt viņa vienīgi žēl ir, ja šīs iespējas paliek neizmantotas. Bet tas nemaina Dieva izšķērdīgo mīlestību, viņa izšķērdīgo žēlastību, kas tiek dota visiem, ne tikai kādiem cienīgajiem, ne tikai kādiem labajiem, pareizajiem cilvēkiem,
Dievs ir izšķēdīgs savā piedošanā un mīlestībā. Tāds viņš ir bijis un ir arī šajā brīdī ar katru no mums. Kas tad ir šīs sēklas? Jēzus pats saka, sēkla ir vārds. Jāņa evaņģēlija ievadā mēs lasām, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Mēs varētu pārfrāzēt un sacīt, iesākumā bija sēkla, un sēkla bija pie Dieva, un sēkla bija Dievs. Tas nozīmē, ka katra sēkla nes sevī pašu Kristus realitāti. Vārds ir sēkla. Tā nav tikai tāda informācija, kur mēs varam kaut ko izlasīt un tad justies drusciņi erudītāk un zinošāk, jo esam kaut ko uzzinājuši. Šeit ir kaut kas vairāk kā tikai informācija. Vārds kā dzīvības kodols, kas spēja radīt jaunu pasauli, gluži kā sākumā Dievs ar vārdu radīja visu, kas ir. Un te ir kāds liels noslēpums. Mēs varētu teikt paradoks. Sēkla, šis vārds, ir lielāks par augsni. No pirmā acu uzmetiena tas izklausās absurdi. Augsne taču ir milzīga, plaša, uz tās var būvēt māju, par to var iet ceļš. Bet sēkla, maza, trausla, putns to var uzknābāt. Un tomēr evaņģēlijs rāda, ka sēkla satur vairāk nekā augsne, jo tajā ir dievišķā dzīvība. Un kur tā krīt, tur notiek pārmaiņas. Jēzus pats par to runā sinepju graudu līdzībā, kad Jēzus saka, ka debesu valstība ir kā sinepju grauds, kas mazāks par visām sēklām, bet kad tas izaudzis, tas ir lielāks par visiem dārza augiem. Tas, kas ir vismazākais, sevī slēpj vislielāko. Dieva vārds šķiet niecīgs, kādam varētu likties. Kas tas ir? Viens teikums, viena rinda, viena doma. Varbūt tas tāds labs citāts, ko varētu uz kādas kartiņas uzrakstīt. Bet īstenībā, tad, ja tas ir satverts, tad, ja tas iekrīt labā augsnē un nes augļus, tas ir spēks, kas maina visu dzīvi un maina mūžību. Un to mums visiem vajadzētu saprast, jauniešiem, bērniem, pieaugušiem, simtgalviem, novērtēt to. Jo šeit jau nav runa tikai par kādu vienu atgriešanos, par kādu vienu piedzīvojumu, kur mēs tev varam tā pašapmierināt sēdēt un domāt, redziet, mēs jau esam tie cilvēki ar to labo augsni, tāpēc jau mēs esam baznīcā gājēji, jo kādā brīdī, kad citiem vēl tā zemīte bija tāda akmeņaina vai nezaļaina, mēs bijām tie auglīgās augsnes īpašnieki. Bet šeit jau runa nav tikai par kādu vienreizēju piedzīvojumu, tas ir process, pa kuru Dievs mūs vēlas vest visas mūsu dzīves garumā. Kāda augsne es esmu tagad? Sēkla, kas šķiet vāja un trausla, ir lielāka par zemi, kurā tā krīt, jo tā nes sevī radīšanas spēku. Zeme bez sēklas ir tikai putekļi. Iztēlosimies šo pasauli bez sēklām. Tas būtu tuksnesis. Tie būtu vienīgi putekļi, dubļi labākā gadījumā. Bet sēkla spēja radīt jaunu zemi, jaunu dārzu, jaunu pasauli. Bez Dieva vārda mēs esam tikai pīšļi, tikai putekļi. Svētā Terēze no Avilas no 16. gadsimta mācīja, ka viens vārds no Dieva spēja satricināt visu dvēseli un radīt vairāk nekā visu pasauli kopā spēja dot. Un tāpēc Dievs izšķērdīgi dāvā mums šīs iespējas ļoti bieži, arī tagad. Sākumā tie var šķist kā tādi mazi sīkumi, mazi pamudinājumi, mazi čuksti, bet tā ir sēkla, kas augot izmaina visu. Tā Dievs ir radījis arī mūsu psihi. Iekšēja ideja, redzējums, vīzija, pārliecība var būt lielāka par apstākļiem. Cilvēks var dzīvot ierobežotos apstākļos, varbūt pat nabadzībā, iespējams slimības nomocīts vai ciešanās. Tā tad ir tā augsne, tāda ir tā cilvēka dzīve. Bet ja viņa sirdī iekrīt sēkla, ticība, jēga, ideja, redzējums, kas dod virzienu, tā spēja pāraugt un pārveidot visu vidi. Viktors Frankls, holokaustu izdzīvojušais, kurš vēlāk arī bija psihoterapeits, sacīja šos pazīstamos vārdus, ka cilvēkam var atņemt visu, izņemot vienu
pēdējo no cilvēku brīvībām, izvēlēties savu attieksmi jebkuros apstākļos. Tā ir mūsu attieksme, mēs varētu sacīt arī pret sēklu. Šī mazā izvēle, iekšējais jā dzīvei, kas vienā brīdī ir lielāks par visām ārējām situācijām. Lai gan mūsu dzīve var šķist šaura vai ierobežota, šī ideja, logos, Dieva vārds var izmainīt mūsu dzīves robežas, kā tāds mazs impulss, kas pārvērš visu tālāko dzīves virzienu. Un patiesi tas ir ļoti skaisti. Sēkla ir lielāka par augsni, jo augsne bez sēklas ir tikai mirusi telpa, trūdvielas, bet sēkla to var pārvērst par dārzu, kas sniedzas līdz mūžībai. Un nevienam no mums nav paredzēts dzīvot nolentībā. Sēkla ir pats Dievs, kas sevi izkaisa un dara mums sevi pieejamu. Un tā mēs nonākam pie augsnes. Un kas ir zīmīgs šajā Jēzus līdzībā? Ko Jēzus mums šeit rāda, ka sēklas nebija atšķirīgas. Jēzus nedēļ kādas labākas sēklas, tur tiem labajiem, cienīgajiem, pareizajiem, un tad kādas mazāk vērtīgas vai kādas otršķirīgas sēklas, tur tiem pārējiem. Nē, sēklas ir pilnīgi vienādas. Bet tas, kas bija atšķirīgs bija augsnes. Bet Jēzus šeit nesludina nolemtību. Šie nav kādi tādi personības tipi, kur mēs sacītu, viens ir tāds, otrs tāds, kāds, kurš piedzimst tā, mēs dzīvojam. Tas nav tas, ko Jēzus šeit saka. Jēzus līdzības vienmēr ir kā izaicinājums un dāvana. Ja mēs tās lasām tikai kā stāsts par cilvēku tipiem, tad mēs varētu nodomāt, viens ir ceļmala, otrs akmeņi, trešais ēršķi, tad ceturtais ir laba zeme. Un tad var rasties tāda fatālisma sajūta. Man jau nav lemts, un tāds es esmu, ko man darīt. Taču Jēzus nekad nesludina bezcerību. Viņa vārds ir dzīvība, kas maina. Viņš runā šeit par procesu, nevis par kādu nolēmtu stāvokli. Viņš runā par sirds augsni, kuru var kopt, ravēt un ar laiku padarīt auglīgu, jo tas ir viņa nolūgts priekš katru no mums. Un tāpēc Jēzus saka, kas klausās un saprot vārdu, tas nes augļus. Tas nozīmē, ka izšķiroša nav pati sēkla, bet tas, kas ir izšķirošs šajā brīdī, ir augsne. Tāpēc arī vecajā derībā pravietis Hozea aicina ariet jaunu tīrumu, jo laiks meklē to kungu. Zemi var uzart, nobradātu zemi var atkal uzart un uzrušināt, akmeņus var izlasīt, nezāles var iznīdēt. Sirds var tikt izmainīta, un tā ir arī mūsu atbildība sadarbībā ar Dievu. Sirds augsni nosaka daudz faktori, bieži to nosaka apstākļi, kurus mēs esam piedzīvojuši, tas ar mums ir noticis, tas ar mums notiek, bet visvairāk to ietekmē, kā mēs uz to visu reaģējam, kāda ir mūsu atbilde. Dažādas augsnes, ceļmala. Jēzus sacīja, ja kāds vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņas sirdī sēdz. Šis ir tas, kas sēdz ceļmalā. Kad cilvēks dzīvo virspusīgi vai ar smagām pieredzēm, viņš paliek nocietināts, un tad vārds nespēj iesakņoties. Svētais Jānis Hrisostoms vai Jānis Zelta mute reiz rakstīja, komentējot šo raksturvietu, pie kuras mēs arī šodien esam apstājušies, viņš sacīja, ceļš simbolizē prātu, kas ir atvērts visam, bet nepadziļinās nevienā lietā. Tāds cilvēks ļauj visam pāriet pāri un neko neuztver. Mūsdienu teologs Henrijs Novens rakstīja, kad es dzīvoju tādā ārējā troksnī, man sirds kļūst kā ceļš, pa kuru visi staigā, bet neviens nepaliek. Viss nāk un iet, bet tas viss ir tik nocietināts, ka es neko vairs neuztveru. Es dzirdu, es zinu, es varbūt pat lasu, bet nekas neiekrīt dziļāk manā sirdī. Tas ir cilvēks, kurš ir aizņemts ar troksni, ar cinismu, ar ironiju, ar dažādiem aizsardzības mehānismiem. Varbūt tāpēc, ka viņam pirms tam jau ir daudz kas sāpējis,
un viņš ir uz kaut ko licis cerību un kaut ko domājis, bet tas viss viņu ir pievīlis, un tagad viņš ir aizslēgts pret visu. Varbūt ārēji viņš to tā nesaka. Tas ir prāts, kas visu noraida. Šis cilvēks vairs nav gatavs pieņemt jaunas iespējas, jaunu augšanu. Viņš ir samierinājies ar to, kā ir. Ceļmala veido mūsu ievainojumu, mūsu nodurumus, galu galā mūsu neticību. Tur nekas nevar iesakņoties, jo tā ir pārāk cieta. Akmeņaina zeme. Jēzus saka, kas uz akmenājas sēts, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ ar prieku uzņem, bet viņam nav saknes sevī, un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārdu dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Varētu teikt, viņš no tā atkrīt. Viņš ir kādai domai pieķēries, bet ja kāds drusciņi iebilst, vai ja drusciņi paliek neērti ar šo pārliecību dzīvot, tad cilvēks tos reiz atmetīs. Svētais Augustīns sacīja, cietā sirds nepieņem saknes, jo tā ir pieķērusies savai lepnībai. Lepnība ir akmens, kas neļauj sēklai dīgt. Interesanti. Redziet, lepnība bieži nāk no nedrošības, kur cilvēks ir ievainots, un viņš nejūtas drošs, un viņš mēģina sev pasargāt, un viens no sevis tādiem pasargāšanas mehānismiem ir lepnība, kur mēs sevi tā nocietinam un neļaujam nekam iesakņoties mūsu sirdī dziļāk un neļaujam nekam mūsu dzīvi sākt pārveidot. Jo tad mēs justos apdraudēti. Mēs esam tik nedroši un mēs paliekam lepni un līdz ar to paliekam nocietināti un paliekam sekli. Akmeņaina augsnes ir cilvēks, kurš dzīvo virspusēji, dzīvo tikai tādā sajūta līmenī. Viņš par kaut ko aizraujas, par kaut ko sajūsminas, bet nekam neļauj iet dziļāk, jo ir bailes mainīties. Bailes atzīt, ka man ir jāmainās, ir bailes no pārmaiņu procesa, jo tad man nāktos zaudēt to savu iedomāto pārliecību, ka es esmu tik labs un pareizs un garīgs. Un tad labāk es dzīvoju tā virspusēji, tādā nedrošībā un lepnībā, un tikai sajūsminos virspusēji par kādām idejām. Sajūsminos tik tālu, pirms šīs patiesības liek man mainīties. Es varu sajūsmināties par to mācību, par to sludinātāju, par to grāmatu, tikai tik tālu, cik tas man saka, apstājies. Beidz runāt par to, ko nozīmē būt labam cilvēkam, kļūsti viens no viņiem. Beidz runāt un fantazēt, ko nozīmē būt garīgajam, pareizajam, svētajam. Kļūst vienu solīt tuvāk pats par tādu cilvēku. Un ja es neesmu gatavs šim pārmaiņu procesam, tad es sajūsminos tikai par virspusējām idejām, tikai tik tālu, cik tās man saka, laiks arī tev kaut ko mainīt savā dzīvē. Ērkšķi. Jēzus saka, bet kas ērkšķos sēts, ir tas, kas vārdu dzird un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltību nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Ērkšķi, jā. Liekas rūpes, lieka aizņemtība, iespējams skaudība. Skaudība, kāpēc citiem ir un man nav. Un es esmu noņēmies ar to, kas citiem ir un man nav. Un es nevaru augt dziļumā ar to, kas man ir. Skaudība un dzīšanās pēc materiālām lietām, protams, ir ļoti pazīstama. Un skaidrs ir viens, ka neviens cilvēks nav bagāts, kurš nespēja pateikties par to, kas viņam ir. Neviens nav kļuvis bagāts, iegūstot vairāk, bet cilvēki kļūst bagāti, kad viņi ar pateicību pieņem to, kas viņiem ir. Bagātība nerada pateicību, un bez pateicības nebūs bagātība. Bet tikai tad, kad tu spēj būt pateicīgs ar to, kas tev ir, tu spēj dzīvot ar atvērtām rokām, ar atvērtu sirdi pret pasauli.
Viens ir materiālā skaudība, bet otra ir, protams, arī tāda, mēs varētu sacīt, garīga skaudība. Apskaust citus, kas citiem ir, ko citi saprot, ko citi ir piedzīvojuši, kas citiem sanāk, kā citu kalpošanu Dievs varbūt svētī, un es gribētu, ka man tā būtu, un man tā nav. Un tas viss nomāca cilvēku, un tas nomāca to sēklu, kas grib tajā cilvēkā augt. Dievs izšķērdīgi arī par šo cilvēku tajā brīdī sēja šīs iespējas, runās savu vārdu, ja šis cilvēks ir pārņemts, viņš ir, kā Jēzus sacīja, šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltību nomāca vārdu. Primāri šeit laikam ir domāta tā materiālā, bet arī tāda garīga skaudība, dzīšanās pēc tā, kas citiem ir un liekas, man arī vajag. Un dzenoties pēc tā, kas it kā ir citiem, es pazaudēju to, kas ir unikāli dot šajā brīdī man šajā vietā. Un tad laba zeme. Jēzus sacīja, kas sēts labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot, un tas nes augļus, cits 100-kārtīgus, un cits 60-kārtīgus, un cits 30-kārtīgus. Labā zeme, mīksta, atvērta zeme, kokta sirds. Labā zeme nav nejaušība, tā rodas, kad cilvēks apzināti ļauj Dievam strādāt savā sirdī. Laba augsne, tas ir cilvēks, kurš ir pietiekami drosmīgs būt atvērts. Tas prasa iekšēju lēmumu, patiesības mīlestību un pat gatavību maksāt augšanas cenu. Tikai tad, ja tu patiesi ļauj sev atvērties patiesībai, pat ja tā patiesība pirmā brīdī liekas pat neērta, pat ja tā patiesība sāp, tikai tad tu vari būt auglīga zeme. Jo zemē ir jādod vieta saknēm. Ja tu nedod vietu saknēm, nekas tu nevar izaugt. Zemē vienā brīdī ir jāsaprot, ka manas šīs zemes galvenā funkcija ir kalpot tām saknēm, kuras te vēl tikko nebija, bet šajā brīdī es no galvenā, no augsnes kļūstu par kalpotāju tam saknēm, kas dīdst no tā Dieva vārda sēklas, kas krīt manā sirdī. Un tas ir ļoti tāds, iespējams, sākumā, kā mēs to redzam arī dabā, ļoti tāds smaugs, trausls process. Kad tā sēkliņa ir tikko izdzinusi tos pirmos asnus un pirmās saknes, viņi ir viegli var nobradāt, ir viegli var izraut, ir viegli var nolauzt, satraumēt, noplicināt, iznīcināt. Bet tad, ja mēs paveram tam, un tad, ja ar savu augsnes lielumu mēs saprotam, te ir kaut kas svēts, te ir dzīvība, un ar savu augsni mēs sākam pienest barības vielas un ļautams tai sēklai dzīt saknes, tad tur kaut kas var notikt. Laba zeme, tā ir pazemība, piedošana, spēja atrasties klusumā un ieklausīties, ko Dievs mums saka, tā ir atvērtība svētajam garam. Un tāpēc mums sev ir jājautā, kāda ir mana augsne. Vai es esmu nocietinājies, ka patiesība no manis atlec? Vai es dzīvoju tikai tādā emociju virspusē bez dziļuma? Vai manu dzīvi noslāpē ērkšķi, triviāls rūpes, salīdzināšanās ar citiem un bailes no citu vērtējumu? Vai arī es esmu gatavs pieņemt patiesību un ļaut tai augt, pat ja tas nozīmē neērtības, pat ja tas nozīmē nepieciešamību atzīt savus kļūdas, pat ja tas nozīmē kaut ko tādu, ko mēs varētu pat sacīt, tās jau ir ciešanas. Bet ja mēs patiesi ļaujam šai sēklai augt, tikai tad mūsu dzīve kļūst auglīga, kas sniedz pāri šīs dzīves ierobežotībai, nāvei, un mūsu dzīvē veidojas kaut kas patiesi mūžīgs. Jēzus saka, tu esi tā augsne, un Dieva vārds ir sēkla, kas nāk no Dieva, kas ir visa labā avots. Kā gan tu varētu nebūt atvērts tam, kas nāk no tā, kas ir visa labuma, visa svētuma, visa skaistā, visa patiesā esence?
būtību. Jēzus līdzība par sējēju ir par to, kā mēs rēģējam uz patiesību. Patiesība vienmēr ir sēkla ar potenciālu. Ja es sacīju, jūs atzīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvu. Patiesība vienmēr ir kā tā sēkla ar milzīgu potenciālu. Bet mūsu iekšējais stāvoklis nosaka, vai tā mūs pārveidos, vai mēs to noslāpēsim. Pieņemt sēklu, pieņemt vārdu nozīmē pieņemt atbildību, pieņemt ciešanas un pārmaiņas, ja tas nepieciešams. Jo tikai tās var pārvērst mūsu dzīvi par kaut ko auglīgu un skaistu un mūžīgu. Kādreiz cilvēkiem šķiet, ja jau es tiktu aicināts atsaukties kādam lielam aicinājumam, mainīt pasauli, darīt kaut ko ievērojamu, tad jau es atsauktos, protams, tad jau es neteiktu, nē, tad jau es atrastu laiku. Bet, ja man tas pamudinājums ir vienkārši palūgt piedošanu tur, kur es esmu kādam darījis pāri, vai, ja tas aicinājums vienkārši man ir atrast laiku klusumā pasēdēt un padomāt un paklausīties, ko Dievs man saka, tādiem sīkumiem man nav laiks, es vēlos darīt lielās lietas. Bet redziet, tad, kad sēkla sāk dzīt tos pirmos asnus, mēs nevienmēr varam pateikt, patiesībā mēs bieži nevaram pateikt, cik liels var izaugt tas koks un pie kā tas viss aizvedīs. Un paklausīt pat vismazākajās lietās bieži ir tā, kas ir tas pirmais solis vienam ļoti tālam, skaistam ceļam. Bet var sapņot par tālu ceļu, bet palaist garām pirmo soli. Kā tad kopt un mainīt mūsu sirds augsni? Senbaznīcā jau lietoja tādu vārdu, kas mums šodien liekas diezgan moderns, un tas ir vārds sinerģija. Sinerģija, kas ir Dieva žēlastības miedarbība ar mūsu atsaukšanos. Mēs to nevaram izdarīt savā spēkā, bet Dievs to nevar izdarīt, ja mēs neatsaucamies. Tur ir jānotiek tai sinerģijai, saplūšanai vienā. Kad Dievs aicina un mēs atsaucamies, kad Dievs sēj un mēs uzņemam. Un arī tā mēs varam sakopt savu sirds augsni un darīt to auglīgāku. Piedošana. Piedošana var būt kā akmeņu novākšana, kad mēs atlaižam aizvainojumus un zeme var kļūt mīkstāk. Piedod, ja tev kāds ir darījis pāri, netur rūgtumu. Nekas labs nevar izaugt, ja tu dzīvos ar rūgtumu. Tev paiest garām tik daudz labas dzīves iespējas. Tikai tāpēc, ka tu būsi dzīvojis sarūgtinājumā. Klusums un lūkšana. Tā var būt kā augsnes mitrināšana. Jo bez atrašanās klusumā, bez atrašanās lūkšanā, bez tā, ka tu iedziļinies un ļauj Dievam runāt tieši uz tevi. Tavs sirds izžūs. Tu nevari dzīvot no citu garīgiem citātiem. Tev jāklausās, ko Dievs tev saka pazemībā, apklustot viņu priekšā. Un tur notiek tās skaistākās lietas. Vienkāršība atbrīvo no ēršķiem. Reizēm nevajag visas tās vajadzības uzturēt aktīvas. Reizēm vajag drusciņi nomierināties. Kā saka, nav jau slikti, ja cilvēkam pieder nauda, bet ir slikti, ja naudai pieder cilvēks. Ir jau tās vajadzības, ir jau vajadzības strādāt, ir jau vieta arī sviedrus lieta, bet reizēm dzīvo drusciņi vienkāršāk. Bez tā, ka tas nomāc un pārņem visu tavu dzīvi, ka visu tavu dzīvi diena no dienas ir viens vienīgs rūpes, viena vienīga dzīšanās, viens vienīgs nopūts, bez tā, ka tu spēj apstāties un saprast, man jau tik daudz ir dots. Man jau tik daudz ir dots, lai es jau tagad būtu laimīgs, lai es jau tagad varētu būt pateicīgs. Un tieši tā būtu nākamā lieta – pateicība. Pateicība ir tā, kas atver sirdi gaismai,
gaisma maina perspektīvu, pārveido mūsu skatu uz dzīvi. Tā ir pateicība, tu spēj būt pateicīgs. Bez pateicības tu nekad nesajūtīsies bagāts. Bez pateicības tu nekad nesajūtīsies laimīgs. Būs vēl un vēl, nākamā lieta. Nekas nedos dzīvē piepildījumu bez pateicības. Pateicība ir tā, kas tevi dara bagāti, jo tu spēj novērtēt to, kas tev jau ir. Un, protams, tas, kas maina mūsu augsni, ir arī, ka mēs uzturam labas, godīgas attiecības. Viens ar otru, draudzē, kā brāļi un māsas, ģimenē, kur viens otram var palīdzēt, kur viens otru var iedrošināt, un kur reizē mēs arī varam viens otram palīdzēt kāds nezāles izraut. Un ja mēs to darām, tad Dieva vārds saka, augļi nāks. Tu nesīs augļus, un tu varēsi nodzīvot savu dzīvi, un vai nu tu pats vai kādi citi atskatīsies un sacīs, tur kaut kas vērtīgs iznāca. Un tu vari saprast, ka tu vari dzīvot dzīvi, kur tas tavs dzīves iznākums var būt 100 reizes vērtīgāks par tevi pašu, 60 vai 30 reizes vērtīgāks. Jo Dieva vārds vienmēr ir auglīgs. Dieva vārds nav tikai smuks citāts kādā kristīgā kalendārā vai uz kartiņas. Tas ir pārveidojošs spēks, ja tas iesakņojās tevī. Ja tas neiesakņojas, tā var būt tāda sentimentāla frāze, ko var kaut kur uzrakstīt. Bet ja tas iesakņojās tevī un nes augļus, tas pārveido dzīvi. Bet tam ir vajadzīga sirds augsne, kas prasa mūsu līdzdalību. Katru aizvainojumu var uzart, katru skaudību var izravēt, katru lieku rūpi var atdot Dievam, un tad sēkla nesīs augļus. Cita 30 kārtības, cita 60 kārtības, cita 100 kārtības. Tas ir Dieva plāns priekš katra no mums būt auglīgiem cilvēkiem, ka mūsu dzīve iegūst plašumu un ka mūsu dzīve iegūst spēju svētīt citus, bet tas sāks ar mazu paklausību un atvērtību sēklai, kas ir iekritus manā sirdī. Tas viens vārds, tas viens pamudinājums. Nenoraidi to malā kā mazsvarīgu, jo tas var būt pirmais solis, kur nevar aizvietot ar kaut ko citu. Tu nevari aizvietot pirmo soli skaistākam un brīnišķīgākam ceļojumam. Jo, ja nebūs tas pirmais solis, nebūs nākamie. Un tad, kad tu spērs to mazo pirmo soli, tu bieži būsi izbrīnīts. Es teiktu, tu vienmēr būsi izbrīnīts, cik pārsteidzoši skaists var būt tas 2., 3., 4., 5. solis un kāds ceļojums var izveidoties tava dzīve. Bet tas sākas ar paklausību, ar uzmanību pret to sēklu, pret to pamudinājumu, kas ir tavā dzīvē tagad. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu, Tu mūžīgais sējai, Tu nāc pie mums kā sēkla, tik maza, tik nemanāma, tik viegli tai paiet garām, bet Tu nāc bez uzbāzības, Tu nāc ar mīlestību, un Tu nāc ar milzīgām iespējām pie mums. Tavā vārdā slēpjas spēks, kas maina visu dzīvi. Bez Tevis mēs esam tikai putekļi. Tikai putekļi. Kas būtu šī pasaule bez sēklām? Tas būtu tuksnesis. Kas esam mēs bez Tevis? Tikai putekļi. Ar Tevi mēs esam auglīgs dārzs. Atver mūsu sirdis Tavam noslēpumam, lai mēs nekad nenoniecinātu to mazo sākumu, to Tavu kluso balsi, ka mēs neizniekojam Tavus izšķērdīgos žēlastības pieskārienus, kuros slēpjas visa mūžība. Uzsirdini mūsu nocietināto sirdi, izravē mūsu skaudību un nepiedošanu, padari mūs par labu zemi, kas uzņem Tevi, lai Tavs vārds mūsos dīkst un aug,
līdz mūsu dzīve kļūst par koku, kas nes augļus un dod patvērumu un atspirdzina arī citus. Kungs, mēs atveramies tavam noslēpumam, kas vienīgais spēj mūs pārveidot. Tas ir tavs svētais vārds. Āmen.